ar ko atšķiras psihiatrs no pacienta. Pacienta agri vēl izrakstās. Un tad, lai nepaliktu pats par pacientu, tad es meklēju, kur man būtu tas īsts labsajūts un prieka avots. Un tad, protams, es atcerējos savu bērnību, jo mums savs pirts nebija, bet mēs ar vecākiem regulāri gājām. Mums Valmierā bija ļoti fantastisks publiskā pirts, kur bija ģimenes pirts. Un tad es sapratu, ka, ja es negribu būt ne tikai ārsts, bet arī pacients, tad ir jāmeklē kaut kas. Un man vienmēr ir interesējusi tāda lieta, nevis slimību ārstēšana, bet veselības uzturēšana. Un arī jāsaka tā pa īstam, ar slimību ārstēšanu es tā nekad neesmu nodarbojies, bet ar veselības uzturēšanu visu laiku cenšos. Un pēdējā laikā tā ir tēma par preventīvo medicīnu, par to medicīnu, kur atgūst veselību. Un, ja mēs skatāmies 19. gadsimta kronikas, pirts bija latviešu zemnieku slimnīca. Un tajā laikā 90% latviešu bija zemnieki. Tā kā es pašlaik vienkārši arī joprojām esmu ārsts, tikai es esmu pensijā, tad man ir